Šoreiz pirmo reizi pie mums pirmajā randiņā sociālnieks tips Napoleons. Tūlīt pat iepazīsim enerģisko Zani. Mani sauc Zana, esmu no Limbažu puses, man ir 37 gadi un darbojos lauksaimniecības un turisma sfērā. Čau, Zane! Čau! Pastāsti, kāda tu esi, kas tev pašai sevī patīk? Esmu enerģiska, domāju, dzīvespriecīga, ļoti darbīga, grūti mani noturēt ir vienā vietā. Kā tu mēģinājies tevi turēt? Jā, mēģinājos ielikt rāmītī, kaut kā nav sanācis. Tur vajag ļoti lielu rāmīti. Jā. Man patīk savu veidu brīvība. Man patīk tas, kad es esmu atradusi savu nodarbošanos, savu vietu uz šīs zemes, kur darīties un kur izpaust savu enerģiju, savas idejas. Jā, es daru to, kas man patīk. Zanes sociotips ir Napoleons. Ar šo socionikā mēs saprotam nevis kulku, bet ekstravertu, iracionālu, sensoru, ētisku sociotipu. Vienkāršā valodā runājot, tas nozīmē, ka šāda tipa cilvēki ir enerģiski, komunikabli, praktiski, saimnieciski, pamanāmi un visnotaļ iedvesmojoši. Un tad uzreiz jautājums, ko tavam vīrietim no tevis negaidīt, ja reiz tu esi enerģiski rāmītī, tevi neielikt? Noteikti negaidīt, ka aizbraucot ceļojumā, es gulēšu pie baseina 7 dienas pēc kārtas. Tiešām? Nē, pilnīgi nē. 2 stundas es varētu izturēt. Un ko tālāk? Visi iepazīt dabu, pilsētu, Kaut kur braukt viesnīcu? Gluži varbūt sakārtot, nē, bet... Ko drāmīšus tur pielabot gleznām, ja tur... Nē, nav perfekcionists. Es kaut kur ir slēptais, bet nevar būt tik ļoti. Bet vairāk esmu tāda, ka man patīk iet dabā, redzēt un negaidīt, varbūt, kad es būšu sajūsmā par kaut kādām lielpilsētām. Tur par Zēfļutonu man var nevest noteikti uz kaut kādām tādām, par ko citi ir sajūsmā. Es varbūt būšu sajūsmā par kalniem, par dabu, par dzīvniekiem, par kaut kādu tādu dzīvību. Jā. Saulēktiem. Jā, saulēkt, saulriet, jā. Kāda ir tava ikdiena? Diezgan darbīga. Man diena sākās ar to, kad pirmie tiek pabaroti mani dzīvnieki. Tad visi tiek pabaroti, apskatīti, apčubināti, sakārtots viss tā, lai varu darboties tālāk. Tad es eju brokastīs. Un tad mana diena ir, tad ir apmeklētāju laika saimniecībā. Tad ir darbs ar cilvēkiem, pēc tam vakarā kā visus pabarot, visus samīļot, sabučot. Un tad ir laiks man. Un šobrīd es to aizpildu ar darbu droši vien, jo ar kaut kādu savādāku veidu darbu, jā, tad ir darbs ar zirgiem un kaut kā tā. Bet līdz ar to, kad ir tas brīvais laiks un man nepatīk darīt lietas vienai pašai, atpūsties vienai pašai, tad es labāk strādāju, izmantoju laiku liederīgi. Visu laiku vajag, lai apkārt ir cilvēki, kaut kāds burziņš kņada. Darbošanās. Jā, visu laiku varbūt nē, man patīk miers un ir pēc intensīvām apmeklētāju dienām man gribās klusumu mieru un dažreiz gribu teikt, lieciet jūs man mierā un es gribu klusumu. Vienkārši apskāvienu un tādu mierīgu vakaru, bet ja ir kaut kādas lietas par atpūtu vai kā, tad viennozīmīgi tās ir aktivitātes dabā. Tad tie arī tev hobiji kaut kādi varbūt dabā? Jā, mans lielākais hobijs ir zirgi, tās ir izjādes. Plus vēl pārgājieni. Fascinē dabā pārgājieni, kalnā kāpšanas, bet ne kliņšu kāpšanas. Bet jā. Pastaigas tādas, jā? Tie hikingi saucamie, jā. Lai ir skaisti. Jā, dēļ skaistuma, dēļ dabas skatiem esmu ar mieru iziet ārpus komforta zonas. Kur tu esi izgājusi pēdējo reizi no komforta zonas? Madeira ar 16 kg uz muguras, teltīm, pie Madeiras kalniem, jā. Saulriet, saulēkt kalnos. Izaicinājums liels, bet sapratu, ka daudz var. Jā. Bet pareizos cilvēkus vajag riņķī. Varbūt tu vari ieskicēt, kas tad ir tas, ar ko tu nodarbojies? Kas tie dzīvnieciņiem, ko tu apmīļo? Jā, tad ir tinkašķirni zirgi, lauksētas dzīvnieki. Tie ir lieli zirgi vai mazi zirgi?
Vidēji. Ponī nebūtu pareizi, es teiktu, mazi zirgi. 1,50 m kaustā. Un uz tādu var arī jāt? Jā, protams. Jā. Vai viņam nekas nenotiks? Nē, Kāda viņam kāda kravnesība ir? Es šobrīd lieku līdz 90 kg personas tikai dēļ tā, ka man ķēvītes ir stāvoklī, viņām ir daudzreiz kumeliņi blakus. Jo prioritāte ir tieši zirgu audzēšana un pārdošana, nevis izjādes. Izjādes ir tajā laikā, kad man ir laiks un spēks un varēšana. Tas ir tāds blakus produkts. Vairāk tomēr ir šī turisma nozare un tieši zirgu audzēšana. Tas ir tās prioritātes. Tad enerģiju atgūsti dabā, ja? Jā, es esmu ikdienā visu laiku dabā, bet enerģijas atgūst aizbraucot no saimniecības. Man ir jāizbrauc noteikti ārpusē, un tad, jā, tie ir pārgājieni gar jūru, pārgājieni gar upēm, arī Latvijā skaistām vietām. Ļoti vienkārši aizrauj kalnu pastaigas, kalnos kempingi, tātad teltis nav sveša lieta, dēļ skaistiem skatiem guļu teltīs un varu to komfortiņu tā kā mazliet pieciest, jā, to nekomfortiņu, jā, jo komforts, protams, patīk, bet... Tu būtu gatava arī dzīvot, mainīt dzīvesvietu, kaut kur dzīvot, kaut kur kalnos? Nē. Es tur varu aizbraukt brīvdienās, bet mana sirds piedara lauki, mājas Latvija, jā. Un cik saimnieciska tu esi mājās iekšā, ne tajā laukā, ka tur tiem zirgiem, kā tev tur ir? Esmu diezgan, es domāju, saimnieciska, bet ir kaut kāds mazais hausiņš arī kaut kur parādās. Neesmu pedants. Lai arī sociotips Napoleons ir sensorais tips, un tas nozīmē, ka šāda tipa cilvēki dzīvo reālā, konkrētā pasaulē un ļoti labi redz, pamana un jūt visu, kas ap viņiem notiek praktiski. Tātad viņiem patīk arī viss skaistais, komfortablais, baudīgais, bet Zana mums skaidro, ka viņa nav pedantisks cilvēks un ar kārtības uzturēšanu ir zināmas grūtības. Tas ir tāpēc, ka jebkurš iracionāla tipa cilvēks ir tāds, kas ātri pārslēdzās no vienas lietas uz otru. Tātad uzmanība ātri vien pāriet no vienas lietas un viena priekšmeta uz kādu citu. Tāpēc var palikt kaut kas kaut kur nepamanīts, nesavākts, nesakārtots, bet tas tādā varbūt ikdienas steigā, aktivitātēs, darbībā. Tas nenozīmē, kad cilvēks nemāk sakārtot māju. Noteikti ne. Un ne jau arī katram ir jābūt pedantam, jo iedomājieties, cik tad būtu garlaicīga dzīve, ja visi būtu pedantiski. Ja varbūt saimnieciskajās lietās ārpus mājas es gribētu būt pedants, bet varbūt nesanāk. Bet tad, jā, saimnieciskās lietas... varbūt nav tas mans stiprākais, bet man ļoti patīk rūpēties par otru cilvēku, un, ja ir laiks un spēks, tad es arī labprāt pagatavoju vakariņas, sagaidu mājās un parūpējos. Par to vīrieti? Jā, par to vīrieti, par to. Aha. Jā. Un kā tu gribētu, lai vīrietis par tevi parūpējas? Ko tu no viņa sagaidi? Atbalstu. Īstenībā tādu atbalstu un to, kad man ļauj izpausties. Lai neierobežo. Lai neierobežo, viennozīmīgi, jā. Zana diezgan skaidri un labi apzinās, ko viņa attiecībās vēlās, kādu cilvēku viņa blakus sev gribētu redzēt ar kādām raksturu īpašībām, tad jāatzīst, ka viņas saderīgā tipa vīrieši, un tie ir sociotipi Balzaks, kādas jūs jau varat apskatīt mūsu vienā no iepriekšējām intervijām. Viņi tieši tādi arī ir brīvību mīloši, patstāvīgi, bet kur ir atšķirība no enerģiskā Napoleona, Balzaka tipa vīrieši tomēr ir nosvērtāki, mierīgāki, mazāk pamanāmi. Tas darbošanās ātrums varbūt nav tik ātrs, kā tas ir Napoleonam, bet tieši tāpat kā arī pats Napoleons, arī Balzaks vēlās savu devu
neatkarības, brīvību, lai viņu druscītiņi liek mierā un pārāk nepievērš uzmanību. Tā kā šajā te savienībā tas pāris arī tā harmoniski veidojās ar viena aktivitāti, otra mieru, viena jaudīgumu un otra spēju nomierināt un tā kā druscītiņi savākt. Ja tikko gribēs nolikt mani tur mājās pie plīts un ierobežot un teikt, ka tagad tu būsi mājasaimniece vai ka tu nevari tur tik daudz varbūt strādāt vai kaut kā tā, tad viennozīmīgi tas man nederēs. Man vajag to savu darbošanos, man vajag savu brīvību un tajā pašā laikā arī no otra cilvēka to pašu sagaida, kad viņam ir sava darbošanās. Mēs nejaucamies viens otra darbošanās lietās, tad man ir sava darīšana, viņam ir sava darīšana, mēs sanākam vakarā kopā un mēs varam apspriest un komunicēt un izrunāt. Kaut jaunus biznesa plānus. Jā, kaut vai kopējs, bet katram tomēr ir jābūt šeit savai daļai, tādai neatkarīgai vienam no otru. Jo man ir svarīga mana izpausme savā vietā. Bet tad tev sanāk patīk darīt. Es atkal par to darbu, cik neinteresanti. Bet tu esi arī spontāna, tu vari tā hops kaut kur pēkšņi doties, traukties, vai tomēr tev vajag svarīgs tāds ritms? Es varu izdomāt, kad es pēc pusstundas iekāpu mašīnā un es aizbraucu 3 dienām. Viena spilgta Napoleona sociotipu raksturojoša iezīme ir iracionalitāte, un tā izpaužas spējā spontāni rīkoties, spontāni pieņemt lēmumus, strauji mainīt savus nodomus, plānus, ieceres. Šāda tipa cilvēkiem tā var atgadīties, ka no rīta ieplānoja kaut ko vienu, bet vakarā atjēdzies pilnīgi kaut kur citur. Un tāpat tas attiecas ne tikai uz sadzīviskām situācijām, bet arī uz tādiem lieliem nākotnes plāniem. Ja vienā brīdī tev liekas, ka tu varētu pārcelties no laukiem uz pilsētu, tad nākamajā mirklī šāda tipa cilvēki spēja pārdomāt, rīkojoties atbilstoši situācijai, saskaņā ar savu garastāvokli, dvēseles noskaņojumu un visu pārējo. Līdz ar to blakus Napoleonam ir vajadzīgs arī tieši tikpat elastīgs cilvēks, kas ir spējīgs lekt līdzi un reaģēt uz tādiem spontāniem plāniem, uz plānu maiņu, kas ir gatavs pielāgoties. Protams, man ir jāsamanedžē kaut kādas lietas, lai es kam atstāt, kam uzlikt tos pienākumus darba, bet es ļoti, man liekas, spontāni, elastīgi daudz, kur man patīk ceļot, man patīk būt aktīvai, enerģiskai, ceļā būt, man patīk braukt ar mašīnu. Jā, man patīk arī dejot un visu laiku būt tādā kaut kādā plūsmā tādā, jā? Jā, jā, man arī patīk tas miers. Nav tā, ka es esmu no rīta līdz vakaram visu laiku tur, nezinu, kustībā. Protams, ir ziemas vakar, kur gribās ielīst azotē un pastīties kādu foršu filmu un foršu pārunāt, aizbraukt uz saulrietu. Tur var nosēdēt 2 stundas ar superīgām sarunām un būt tās. Un tur nevajag skriet un darīt. Bet jā, lai nav garlaicīga dzīve. Tad jau tev arī pārsteigumi patīk, vai ne? Jā, pozitīvi, jā. Jā, pārsteigumi, tas ir tas, ko gribētos arī no otru cilvēku. Viņš padomā par kaut kādām lietām un, nezinu, tur varētu paņem rīt parītu brīvi, jā? Tur, ko darīsim? Neteikšu. Un kaut kur aizbraukt vai tur sakrāmēt mašīnu un aizbraukt uz pāris dienām, atpūsties un tā, kā teikt, palīdzēt samanedžēt to, kad bet es jau viss izdarījis. Tāda iniciatīva no savas puses, nevis to, ka es visu laiku braucam, daram, varbūt tā, jo man idejas ir ļoti daudz un dikti, bet man tieši tā vēlme, ka tas otrs cilvēks ir tas iniciators daudzās lietās. Jā, arī. Ārkārtīgi bieži notiek tā, ka balstoties uz savu iepriekšējo attiecību, varbūt netik veiksmīgo pieredzi, mēs izvirzam kaut kādus nākamos uzstādījumus, nākamās prasības tam savam vēl nesatiktajam cilvēkam. Jā, gribās, lai otrs arī uzņemās daļu atbildības, bet izsakot šādus plānus, gribot
kaut ko tādu, ko tu līdz šim vēl neesi tā kā pataustījis un saticis, mēs vienmēr paturam prātā to iepriekšējo cilvēku, kas ar mums kopā ir bijis un tā kā domājam, ārprāts, nē, tikai lūdzu, lai tas viss neatkārtojās, viss pārējais var būt jebkā, bet šito gan man vairāk lūdzu. Nē, tā kā varbūt tam pat nav tik liela nozīme, cik ļoti tas cilvēks ir vai nav ar iniciatīvu, jo jebkurā gadījumā katrs no mums to saprot pilnīgi atšķirīgi. Mēs to bildi savā galvā uzzīmējam pilnīgi citu, nekā tas otrs īstenībā to ir domājis. Un arī pats neaktīvākais un ar iniciatīvu apdalītākais cilvēks zināmā mērā par sevi domā, ka viņš taču vienalga ir aktīvs, visu kaut ko ierosina un ļoti, ļoti daudz ko dzīvē sasniedz. Tā kā labāk tomēr ir, ka mēs to cilvēku druscītiņi satiekam dzīvē, pataustam, paskatāmies, kāda tad ir tā viņa dzīves realitāte, nevis vienkārši klausamies tajos vārdos, ko cilvēks mums saka, ka es negribu tādu bez iniciatīvas, otrs jau savā galvā ir izdomājis, vai tas uz viņu attiecās vai nē. Tomēr satiekamies, paskatāmies viens uz otru un tad pēc konkrētas rīcības, uzvedības tad arī izdaram kaut kādus secinājumus. Tev jau pašai patīk taisīt tos pārsteigumus. Jā. Un tu tad sagādā tikai tos pozitīvos vai visādi gadās? Man ir ļoti svarīgi, lai otrs cilvēks jūtās ļoti labi un apmierināts un laimīgs. Speciāli kādu aizvainot vai izdarīt, tā pilnīgi nē. Es tad ļoti pārdzīvošu to. Ja es būšu kādam kaut ko nodarījis pāri vai kā, es vienmēr cenšos visiem tiešām, lai visiem ir forši un labi. Un tu arī aizstāvēt un būs tā, kas vienmēr par to cīnīsies, lai visiem ir forši, jā. Un ja kādam ir kaut kas, kāds ir beidīgās vai kā, tad es vienmēr centīšos kaut kā mēģināt atrisināt tā, lai ir foršāk un tādu pozitīvāku notu vairāk. Kā tu pati sevi, piemēram, iepriecini, ja tu jūties tādu nedaudz sagurus un netik priecīgi? Izjāde, daba, iziešana, kaut kur izbraukšana. Tā kā nomainīt vidi? Jā. Ārpus kaut kā pamainīt un dejošana. Kas ir tā, tas nav tāda, ja man patīk zaļumbāles, es labprāt, un man būtu ļoti liels prieks, ka to darīt ar savu cilvēku kopā, iet uz zaļumbālēm, dejot un tā, bet man arī patīk aiziet uz klubiņu ar draugiem, kur ir fantastiska mūzika. Es vienkārši varu 3-5 stundas izdejoties no vietas bez liekiem. Apreibinošiem vielām, jā, un man ir svarīga mūzika. Bez liekiem cilvēkiem. Tikai lai tie draugi. Jā, mūzika un mana kompānija, un ja tā ir, ja tas viss sakrīt, tad es varu ballēties līdz rītam un dejot, un tur izlieku enerģiju, iekāp mašīnā, brauc mājās. Ko darīsi, tas tavs mīļotais vīrietis negribēs dejot? Žēl. Galvenais, lai viņš saprot, lai viņš skatās, kā tu dejo. Jā, lai viņš skatās, bet lai nav tāds, ka sēž un man viss ir slikti, tā, kad ir. Varbūt viņš būtu kautrīgāks. Nē, vai jau viņš ir kautrīgāks. Bet lai nav tā, ka līdz ar to savu kautrīgumu un negribēšanu ierobežo arī mani. Tā. Diez vai tas būs iespējams. Ierobežot nedrīkst. Ierobežot tu visu laiku saki. Jā. Jo ir bijis, dzīvē ir situācijas, kad grib ielikt tajā rāmītī, kā jau minēt. Bet neiet cauri. Neiet cauri. Jā. Kā tev tā kā attiecībā uz to vīrieti, varbūt tu viņu gribētu druscītiņi ierobežot? Kurš ģimenē būs galvenais? Es ļoti vēlētos vīrieti. Es esmu galvenā ārā, tā kā savā uzņēmumā, savā saimniecībā, bet mājās man gribētos būt tai sievišķīgai vājai, kas var paļauties uz to vīrišķīgumu, kad viņš varbūt pateiks, nē, varbūt šoreiz tomēr daram tā vai kaut kādu tādus lēmumus, jo nav viegli visu laiku būt priekšniecībai visur. Gribās tomēr būt arī mazai mīļai un vājai.
Kā tu to saproti, to vājumu? Tādu, kad es varu justies brīvi arī paraudāt, kas notiek ļoti reti. Bet jā, Nav jau par ko, raudāt. Dzīve ir ļoti skaista un interesanta, bet ir reiz, kad uznāk un kad gribās izlaist kaut kādas emocijas. Un viss, un tad, kad ir tā, ka tu vari atļauties būt tu pati, un ka tev nav visu laiku jātur šis te, es tagad visu varu, es tagad iešu un daru, un viss, ka tu vari atļauties būt vāji. Man liekas, bieži vien vīrieši nesaprot šīs emocijas. Es vienkārši domāju, Hormonus. Bet es domāju par tevi un par sevi. Ja? Un, ja mēs runājam par tādām sadarīgajām attiecībām, ka man liekas, tas otrs viņam īsti tās emocijas tā kā nevisai patīk. Un tad es domāju, ja ir kaut kāds... Tad vajag pabrīdināt par tām savām emocijām. Jā, jo citādāk mēs varam Tieši tā, ka var nobiedēt. Jā, un tad es tā... Katrs zināmā mērā mēs esam vairāk vai mazāk emocionāli cilvēki. Ir tādi, kas emocijas spēj izrādīt uz āru, ir tādi, kas par visām varītēm cenšas šīs emocijas sevī saturēt un nekādi neizrādīt. Sociotipa Napoleons sadarīgais tips Balzaks kā reizi ir tāds cilvēks, kuram ar tām emocijām iet pagrūtāk, tāpēc jārēķinās, ka šādu cilvēku var nobiedēt pēkšņas, nesaprotamas jaunas emocijas. Ko darīt? Šādā situācijā īstenībā tā izeja ir ļoti vienkārša. Vajag paskaidrot, kas notiek, un vajag pateikt, kad, piemēram, mīļais, šis vispār nav nekā ar tevi saistīts. Man vienkārši šobrīd ir sakāpušas jūtas, es esmu nogurusi, pārstrādājusies, un tāpēc man vienkārši vajag druscītiņu paraudāt un saņemt vienkārši tavus glāstus, bučas un samīļojumu. Nekas vairāk no tevis netiek gaidīts. Jā, tad tas nav par tevi. Un šādā vienkāršā veidā mēs varam izvairīties no kaut kādiem pārpratumiem savstarpējās attiecībās un vienkārši arī iedrošināt to otru cilvēku un parādīt, ka tāda lieta kā jūtas un emocijas pastāv un nekas traks nenotiek, ja otrs cilvēks tās izrāda. Varbūt tāda histēriska raudāšana droši vien tā nebūs, bet katrā ziņā, tas varbūt tā nostāk kaut kur. Bet, ja ir grūti, tad gribētos tā, lai tas otrs pienāk un apskāpjas, ka viss būs kārtībā, mēs galā tiksim. Mēs esam divi, nevis es viena, bet mēs esam mēs. Un tu zini, ka ja kaut kas, tad tu uz to otru cilvēku var paļauties. Kad tu neesi viens pats, kam par visu ir jālemj un jādomā. Tu esi galvā iztēlosies tās idilliskās attiecības, kādas viņas apmēram varētu būt? Jā, bet droši vien nevienmēr ir tas viss, ko tu iztēlojies un ko tu vēlēsi, ir tas, kas ir tev vajadzīgs. Droši vien, ko tu vēlētos, kāda būtu tā tava vēlme? Es tiešām vēlētos, lai tam cilvēkam ir sava nodarbošanās, savas intereses, sava hobija, bet lai mēs arī varam darīt lietas kopīgas, lai katram ir sava veida tā brīvība, bet tad, līdz ar to, ka mēs esam kopā, tad mēs darām lietas kopā, vai tas ir pārgājiens, vai tās ir kaut kāds ceļojums, kalnā kāpšanas, kad ir šīs lietas, ko mēs varam darīt kopā, ka nav tikai vienkārši mājas dzīve, un katrs ir atpūšās savā istabā. Jā, katrs savā istabā, un tā ir jābūt šai te savai darīšanai un tai kopīgai, un ja tu tajās kopīgajās attiecībās esi, tad tiešām tu viens otru papildini, un ja tev ir tajā kalnā grūti izkāpt, tad viņš teikt, nevis, kur tu tur velcies, ja? Bet tā, es tev pagaidīšu, vai otrādi, Balzakiem jau tas humors tāds nav tas pats maigākais. Mēs pagaidām. Jūs pagaidat, jā? Bet īstenībā bieži vien ir tā, ka es esmu tā, kas paskrien, un tad es gaidu. Jā. Bet es esmu sapratis, ka tā ir dzīvē, tā arī dzīvē, diemžēl, notiek, un daudz kur uz kaut kādiem mērķiem, kurus eju, tad
Es jau mācos izbaudīt to ceļojumu, jo vienmēr ir bijis tā mērķis. Viss, es tagad gribu sasniegt to, un es tagad eju uz to. Tas skrējiens. Jā, tāds skrējiens, un tev pazūd tas tas process. Tas process, jā, bet nu jau ir tā, ka Madeiras kalni man ļoti lika aizdomāties par dzīvi, kāpšanu, jo sākumā tu, protams, tu uzsāc, un tad tev ir miljons iemeslu, kāpēc vispār tu šo dari, kāpēc tu sevi moci, kāpēc tu kāp, jo tas ir grūti, tas ir sarežģīti. Un tad pa solītim, tad saproti, kad ir forši, tu strādā ar sevi, tas ir darbs tāds psiholoģiski ar sevi, un tad tu ievēro, tad tu apstājies, tad tu apskaties, un tad beigās tev ir tā bauda, ka tu esi uzkāps, un tev ir tas fantastiskais saulrietis, un tad tu vari nosēdēt tās 3 stundas vienkārši sēdēt un skatīties, kā riet saule, kā cilvēki ņaļ, bet tu sēdi, un tas arī dzīvē, tu ej uz kaut kā mērķi, tu kāp, tik pa brītiņam tu apstājies. Un tad ir tāds, varbūt tā ir grūti, jā, ir reiz, ka gribās visam mest pie malas un liekas, pēc kam es to vispār daru. Bet tad tu kaut kā saņemies, un tad pienāk jauna diena. Un pienāk jauna diena, un to kā cilvēks ar prieku un smaidi, un tu redzi, un tu novērtē, un tu saredzi visu pavisam savādākās krāsās. Un tu, es taču gribu, es taču eju. Jo, es mēdzu sapņot ļoti daudz, bet es ļoti daudz daru. Un mani sapņi kļūst par mērķiem, un savus mērķus piepildu. Lieliski, Tik klausīties tevi. Iztēlojies to laimīgo vīrieti, kas būs Zanai blakus. Protams, jā. Es brīnos, kāpēc jau tas nav noticis vai ne līdz šim, bet es nezinu, varbūt es ļoti daudz darbos bijusi vai kā. Bet... Es uzskatu, ka mums katram ir savas dzīves mācības jāiziet, un es līdz šim ļoti, ļoti mācījos. Un pēdējo gadu es ļoti sevi centusies izzināt, saprast savas kļūdas, jo visu laiku kāpjot uz vieniem pašiem grāvekļiem, kur tālu netiks attiecībā. Beidzot sāk pielikt. Jā, kur ir problēma. Jo zināt sevi, man liekas, tas ir tā lielākā dāvana un vērtība. Jā. Pazīt sevi un vispār, manuprāt, ja mēs par Eviju, tagad mazliet, tad, man liekas, sociālnika ir es pēc sevis arī varu teikt labākais, kas vispār ir dzīvē ar mani noticis. Kas vēl būs? Kas vēl būs? Jā. Un ja tas palīdz man un vēl tik daudziem citiem pāriem, tad es domāju, ka mēs atkal uz tām kāzām varēsim doties. Mēs obligāti. Es gan gribētu apprecēties klusībā. Šitā tā. Klusībā ar mums fonā. Mēs divi tā. Mēs jau ļoti klusi. Mēs tikai smaidīsim. Mums galvenais ir to prosecco glāzi. Jā. Mēs klusiņām. Jā. Mēs vispār netraucēsim. Mēs daudz runājām par to, ko tu dari un kā tu esi, bet kā ar to vīrieti, ko tu negribētu no viņa sagaidīt? Kas tev viņā nepatiktu? Noteikti ne mājās sēdētājs. Un noteikti ne tā, kas manas idejas un plānus uzreiz noliek. Vajadzētu tādu, kas varbūt mani mazliet piezemētu, liktu man apdomāt, bet tajā pašā laikā, ja es esmu kaut ko izdomājis pārāk grandiozi vai pārāk lielus savus plānus. Kaut kas tāds var būt Napoleonam pārāk. Bet dažreiz tā. Un atpakaļ. Jā, dažreiz prasās tā, kad es varbūt izdomāju, ka to vajag ātri, jo ar pacietību man ir tā kā ir bišķiņa. Man liekas, ka tas varētu ātri sanākt. Jau vakar vajadzēja. Jā, bet tad ir tāda to blakus to, pagaidi, mīļā, mēs varbūt varam darīt tā. Un nevis tā, ka pateikt, ka tas ir galīgi garām, šito nevar izdarīt, tas vispār, kāpēc to vajag, ja? Bet tieši otrādi to, kad padomāt, kā to var vieglāk izdarīt, jo es parasti lietas sarežģīju. Man liekas, ka vajag ātri, bet es varbūt līdz galam neizdomāju kā, un tad man tas liekas kaut kā, varbūt citiem arī liekas, tas mans skatījums sarežģīts, bet uztvert to un pateikt, bet mēs taču varam šitā izdarīt. Un to pašu ideju, bet savādākā saīsināt ceļu, bet rezultāts ir tāds, kāds ir. Zāne mums skaidro, ka viņa no sava cilvēka sagaidītu to, lai viņš palīdz viņai saīsināt
ceļu uz viņas uzstādītajiem mērķiem. Labā ziņa šeit ir tā, ka sociotips Balzaks, kas ir Napoleona sadarīgais, kā reizi arī ir tas cilvēks, kurš pasaulē ir radīts atrast tos īsākos ceļus, tātad iedot padomu, ko nedarīt, kad nedarīt, kāpēc nedarīt, kad varbūt druscītiņi nogaidīt, kad pasteikties. Tātad šāda tipa cilvēks var palīdzēt optimizēt visus procesus, kaut kur ietaupīt naudu, kaut kur ietaupīt citus resursus, laiku, varbūt savu enerģiju. Un tur arī parādās šī te pāra, Napoleons un Balzaks, fantastiskais spēks un ieguvumi. Tātad viens īstajā brīdī māk atnākt un pateikt pareizos vārdus, bet otram ir jauda, enerģija un apņēmība darīt un realizēt lielas lietas. Man liekas, vienkārši kosmosa neattiecības. Bet mīlestībā, tādā mīlestības jomā. Ko negaidīt? Vai varbūt tieši ko gaidīt, jo ko tu mīlestībā var negaidīt? Jā. Apskāviens gribās. Jā. Kopā iet pārgājienus gribās, bet tad ir komplimenti, ļoti svarīgi komplimenti. Man patīk būt redzētai un pamanītai, protams, no savu vīriešu puses un apbrīnotai. Un es vēlētos, lai šī apbrīna ir tāda apusēja, kad man ir savs vīrietis jāapbrīno. Un viņam ir mani jābrīd. Tas tā kā karalis kā ģimene. Jā, savā karaļvalstī, un mēs varam kopā iet ar paceltu galvu, kad es lepojos ar savu cilvēku blakus, un viņš ir tāpatās ar mani. Un tādu sajūtu, kad mēs viens otram esam tāds kā visi, vai es pat tāds... Komplektiņš. Jā, tieši tā, komplektiņš, un kad mēs varam darīt lielas lietas kopā. Atsevišķi gan kopā, bet jā. Bet ir tas, kā teikt, tas ceļš ir viens ejams. Jā, noteikti. Zane, tu runā par tādām pamatīgām, grandiozām lietām. Kāds, kurš ir tevi noskatījis, viņam tas liekas ārkārtīgi kārdinoši, bet drusku bail. Jā. Kā tev liekas, varbūt tu vari palīdzēt savam vīrietim pateikt priekšā, kā tevi uzrunāt, no kuras puses tev pieiet, lai viņš nesaņemtu atraidījumu, jo viņš jau varbūt ir visādi labs un tieši tādu, kādu tu raksturo, bet viņš... nezinu, vai šitai foršai sievietei patikšu. Man viens cilvēks vakardien teica, ne visi spēj braukt ar ātrām mašīnām, jaudīgām mašīnām. Jā. Un es saprotu, kad... Kā viņā vismaz iekāp. Kā iekāp. Tu jau aizvedīsi. Jā, ar uzmanību, patiesumu, tādu mīļumu. Un man ir vajadzīga iniciatīva no vīriešu puses. Es gribu justies redzēta, vajadzīga, skaista tā otra cilvēka acīs. Un, ja tur klusi sēdēs un gaidīs, kad es tur iešu pieklavēšu un pateikšu, es esmu šeit, tagad tu vari... Droši. Bet enerģijas tev tam pietiktu. Man pietiktu. Iet un pieklavēt. Un varbūt, ka tas vīrietis pat būtu laimīgs. Bet tam viss aiziet. Un ka tev viņu vajag iedrošināt. Jo es nezinu tik enerģiskus vīriešus. Ir gan jau noteikti, bet idejiski jau mūsos ir tik daudz, vai ne, ka mēs... Jā, mums varbūt pašām ir jāiet un hei, nācu tai ballītē, pievienojies. Nezinu, tas varētu būt diezgan grūti no manis, man liekas, jā. Man dieniņ, man liekas, sociālnika vispār nebūtu vajadzīgi, ja mēs tik ļoti neietu dažādu ieaudzinātu un stereotipisku lietu pavadā. Gandrīz katra sieviete ir dzirdējusi to, ka izrādīt iniciatīvu nav labi un pareizi, ir jāgaida, kad tevi uzlūks uz deju, ir jāgaida, ka tevi uzrunās, un tas tik ļoti dziļi tevī ir iesakņojies, ka daudzas spēcīgas, jaudīgas sievietes tā arī nesagaida uzrunājumu no viņām saderīga tipa vīrieša, jo viņš ir ar
atšķirīgu raksturu nekā ir izteikti šajā te pasūtījumā. Ja vien Napoleona tipa sieviete zinātu, ka viņai ir pirmai jāuzrunā tas savs foršais, sakarīgais, mierīgais Balzaks, tad es domāju, ka ļoti daudz attiecības jau sen būtu notikušas, jo teiksim, kā ir druscītiņi jau tam Balzaka tipa vīrietim ir bail no tik apsviedīgas sievietes. Un varētu no vienas puses teikt, ja jau tev bail, tad par ko mēs te vispār runājam, kas tu par veci esi, ja tev bail. Bet tas jau ir tikai pirmais moments. Tas ir pirmais brīdis, kurā mums tas kontakts ir jānodibina. Tā kā lūdzu, mīļie, ņemiet vērā šīs te dažas sīkās socioniskās niansītes, kuras var būtiski izmainīt jūsu dzīvi, vienkārši apzinieties, kurš katrā pārī, sadarīgajā pārī ir tas, kurš izrāda iniciatīvu, un neturieties tik ļoti pie tiem dzimumu stereotipiem vai kaut kādiem sabiedrības uzspiestiem viedokļiem par to, kā vajadzētu būt. Viens mirklis, kurā tu varbūt rīkojies atšķirīgi nekā tu to būtu darījusi parastā situācijā, un tas izmainīs visu tavu dzīvi. Un nav jau arī īstenībā tik grūti šai komunikablajai sievietei to pirmo smaidu vai to pirmo rokas mājienu izdarīt. Pēc tam jau tas viss aizies. Tas jau nenozīmē, ka tā būs visu mūžu visās savstarpējās attiecībās. Tāpēc šeit mums socionika ir ļoti, ļoti vajadzīga, lai izprastu, ka pirmais solis dažkārt ir jāspēr atšķirīgā veidā, lai iegūtu tās foršās, superīgās, sadarīgās attiecības. Man ir grūti vilkt to, ko man vajag pretī uzreiz dabūt to. Lai viņš pieslēdzās, jā? Jā, lai nav tā, ka es vai kaut kur braucam, vai kaut ko dara, vai tā. Ja es tur... Visu laiku ir nē. Jā, kaut kā tā, tad ir, tad lieka enerģijas tērēšana. Ja es jūtu un ja es varu uzrunāt, protams, bet tad tur pretī ir jābūt uzreiz. Piešķiļās. Jā, tad ir jā, tā vai braucam, jā. Jo ir tā, kad ir sarunas, un saka, tā ir kafiju, dzīvē satikties. Nē, es tev nevaru. Jo es esmu darītājs. Un tā viņa savu lielisko iespēju palaiž garām. Jo man vajag darīt. Man tā, kad ir... Man liekas, ka sarakstīšanās ir ļoti ietilpīgs laiks. Tas tāds paņem enerģiju. Vai grūti rakstīt, tad, kad uz zirga jāja, vai ne? Jā, un tad, kad man tās domas skrien tik miljonas, un tad ir tā, ka tu... labi, tad es ierunāju. Tad var ierunāt tā, vai tiešām paņemt vienkārši pazven. Jo manā skatījumā viens vakara telefona saruna ir daudz svarīgāk nekā 2 nedēļu sarakstu. Jo tu, Ir īpaši pie tavas pacietības. Jā, uzrakstīt to, kas man galvā notiek, tas ir nereāli. Tur es varu izstāstīt, varbūt arī man nevar saprast, bet jāmēģina noteikti. Bet ar žestiem, ar visu, jā, tu intonāciju, visu tu jūti, sajūti. Izstāstīt vairāk. Bet, jo tu jau lasi tās ziņas pēc savas domas, pēc sava, kā teikt, uzskatiem, pēc tā, kā tu to uztver. Bet tas cilvēks varbūt mums tā nebija domājis. Tu jau izlasi pēc sava, tad, kad tu dzirdi un redzi un vēl sataustīt gandrīz tā, ka tad jau pavisam cita lieta. Tur nedara tādas. Tad, man liekas, vīriešiem ir skaidrs, kas jādara. Jā, uzreiz ir viss. Jā. Vienkārši jāzvana, kā agrāk. Jā. Ko vīrieti? Zana tev iedeva brīnišķīgu instrukciju tam, kā viņu uzrunāt un kā iekarot viņas sirdi. Tāpēc nekavē laiku lieki. Zana ir darītāja, kāds var aizskriet tev pa priekšu un tu vari nokavēt. Tāpēc nekavējies, uzrunā Zani un esiet ļoti, ļoti laimīgi.